Mēs šeit visi atrodamies filmā. Es, jūs. Priekš viena šī te filma ir pastaiga, priekš viena karma, priekš viena spēle, priekš kāda cita uzdevums. Priekš manis filma ir uzdevums. Man dotajā brīdī jāpastāsta, kur es atrodos un kā es strādāju ar sevi. Jo stāstīt par kaut kādām patiesībām, kuras it kā kaut kur kosmosā pastāv, bet kuras tu esi dzirdējis, bet īsti neesi iztaustījis, kādas tad šīs patiesības izskatās, ir bezjēdzīgi. Tās var noskatīties video, var grāmatiņā izlasīt gudrā. Tad patiesība ir tāda, ka vienā dienā es apjautu, ka es esmu ļoti nepilnīgs. Ne tāds, kāds es jūtu sevi iekšā, bet tāds, kāds esmu šajā dzīvē. Un atļauj man dzīvot šajā vidē ilūzija, ka ar manīm viss ir kārtībā. Ka es ne ar ko īpaši tā sliktāks par citiem neesmu. Ka kaut ko māku. Ka māku sevi pasniegt, uzstāties, runāt, dzējoļus rakstīt, vēl kaut ko. Tur arī fiziska forma nav pati sliktākā. Un visu laiku tā arī dzīvoju, slēpjoties aiz talantiem, aiz savām mākslām kaut kādām, kas man sanāk labāk nekā citiem, aiz zināšanām, ezotēriskajām, kuras arī var praktiski pielietot, bet ne par viņām stāst šodien. Stāst par to, kā mums aizbraukt no šejienes citiem. Ne tādiem, kādi mēs atbraucām. Un tātad, neskatoties uz visu to, ko daudzi saka, kaut ko jau es dzīvē esmu sasniedzis, es pēkšņi pilnā patiesībā ieraudzīju, ka es esmu tīzls. Saprotiet, lohs. Kā tas var būt? Te ļoti vienkārši. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs atrodamies šeit, pašā bedres apakšā. Visi. Bet mēs to nevaram ieraudzīt, tāpēc, kad mēs atrodamies tādā vidē un tādā laikā, kur mēs esam noslīdējuši no slitkalniņa. Un ļoti svarīgi, kāds būs uzrāviens, lai mēs ietu uz augšu. Varu pateikt, ja cilvēkam ir bijuši daudz tarakāni, netikumi, ja viņš ir tā pamatīgi gājis uz leju ar visu švunku, zini tā kā more pa kaļena, tad viņam inerces spēks iespējams labi pasviedīs šajā laikā uz augšu. Tā kā narkomāniem, alkoholikiem, prostitūtām, zagļiem un visiem, kas ir ar visu inerci gājuši uz leju, man ir liels sveiciens šai pasaulē. Viņiem inerce laba, lai viņi no dibena uzlidotu. Ar inerci švakāk ir cilvēkiem, kuri visu laiku dzīvo ilūzijā, kad viņš garīgi attīstās. Garīgi attīstās un neskatoties uz to, cik apkārt viss ir slikti, viņš ir garīgs, jo viņš attīstās, viņš darbojās ar sevi, kā saka, vingro, elpo, ciguno un daudzas lietas un domā par dzīvi, nāvi, par mūžīgām lietām. Tulkosim vārdus tā, kā viņi ir. Un vārdi tā, kā viņi ir, tulkojās vienādi. Gars, garīgs, nozīmē drosmīgs. Tāpēc, kad
cilvēkam ir ķermenis, dvēsele, gars. Labi, man uzreiz, kā saka, jāpasaka pie viena, kas tad ir dvēsele. Dvēsele ir substance, kas izlejās no kaut kāda trauka un ielejās šeit inkarnācijā. Un tā substance katreiz sanāk savādāka. Tas ir, saprotiet, ieleja šeit mūsu dvēseles enerģiju. Ar to, ko mēs jūtam, mīlam, ielej šeit. Un pēc tam, kad dzīve nodzīvota, tur atlejās atpakaļ un samaisās ar to. Un tā tur no daudzām dzīvēm samaisās. Un nekad nav tā, kad vienā dzīvē tu esi tieši tāds kā citā. Tur kā kokteilī, tur no daudzām dzīvēm tev šī dzīvē, un man arī ir sajaucies. No kādas dzīves 10% tavas pieredzes, no kādas 50%, no kādas 30%. Un šī dzīvē tā unikālā forma, kurā tu tieši šī dzīvē dvēsele sajaukusies. Gars ir tas nemirstīgais, ap kuru viss jaucās. Kurš nav neiznīcināms, viņš ir mūžīgs. Un tāpēc būt garīgam nozīmē būt drosmīgam. Ješua gan Ocrī teica, ka cilvēkiem ir daudz netikumi, bet visu netikumu sakne ir bailes. Un kad es to sapratu, tad tas ir vienīgais, ar ko es cīnos. Ar bailēm. Jo vīrieši un sievietes atšķirās. Divas pamata enerģijas, mīlestība, bailes. Vīrieši cīnās ar bailēm, un tāpēc viņiem atnāk mīlestība. Viņi sāk mīlēt to dzīvi, kurā atrodas. Ziniet, mēs sačakarējamies laika gaitā, un mēs pārstājam, atrofējam šo te enerģiju, kas mīl dzīvi tādu, kāda viņa ir, ar to, ko viņa dod. Mums vajag, lai dzīvi mīlētu vēl kaut ko. Ātru mašīnu, labu rumu vai vīnu, ganžu varbūt iešmigot, varbūt seksu ar skaistu sievieti vai ar vīrieti, vai ar dievs zin ko, vai izlikt ar izpletni, vai adrenalīns būtu, tad dzīve mīlēsies labāk. Nu, kaut ko tādu, kas jūt to dzīvi, saprotiet. Pašu dzīvi mēs mīlēt atmācamies. Un tad es ieraudzīju vienu lietu, skatoties tanī visā, kad kāpēc vīrietim ir jācīnās visu laiku ar bailēm, lai pie viņa atnāktu mīlestība. Tieši tāpat kā sieviete ir jākultivē mīlestība, lai viņai pazustu bailes. Vīrieši, ja jūs paskatītos apkārt, jūs redzētu, ka visdrosmīgākās ir tās sievietes, kuras kāds mīl vai kuras kādu mīl. Ja sieviete kādu mīl, viņa jau automātiski ir drosmīga, jo viņa praktiski izspiež no sevīm bailes. Vīrieši ir vairāk tendēti uz sevi, viņi savādāk uzbūvēti ir. Viņi ir egoisti pēc būtības, pēc noklusējuma. Sieviete nevar būt pilnīgi egoisti, tāpēc, kad viņa dzemdē bērnu. Un bērns ir daļa no viņas, un viņa nevar būt egoiste. Un sieviete, pat ja viņa nav vēl dzemdējusi bērnu, vai varbūt viņa izdomā, ka tas viņai nav vajadzīgs, viņa tāpat savādāk visu uztver, jo viņa apkārtējos pasauli bieži vien jūt kā bērnus. Priekš viņas var būt kaķīts bērns, kucēns bērns. Sliktākajā gadījumā nedod Dievs vīrs viņai kļūst kā bērns. Viņai tētis var būt kā bērns, ja meitene gudra. Jo viņa ir atbildīga. Vīrieši ir egoisti, viņi nedzemdē bērnus. Un vīriešiem
Ir iekšā ieslēgts, kā jau kuram ego, bailes zaudēt ego. Tā kā zināmā mērā bailes no nāves ir ieslēgtas vīriešiem spēcīgāk kopš dzimšanas nekā sievietēm. Tas, kā tur viņi, kā saka, iet karo, tas neko nenozīmē. Vīriešiem šis te faktors ir ieslēgts, tāpēc, ka nomirstot, mēs ego pazaudējam. Viņš tomēr drusciņi savādākā formā pēc tam sajauksies, un tīri tie, kas mēs esam tagad, un to, ko visu jūtam un spriežam, un to, ko redzam, tieši tā tas nepaliks. Kaut kas no mums paliks, bet ne tā, kā es tagad redzu. Es būšu, bet kaut kādā mērā es nebūšu tieši tāds, kāds esmu tagad, tad, kad nomiršu. Un tagad mēs nonākam pie paša galvenā. Pie tā, kad drosme nav iet karā. Redziet, kas par lietu. Kad kāds uzskata, ka vīrietis ir drosmīgāks, tāpēc, ka viņš tur cīnītais, karotājs, tas nekas nav. Tā ir tāda pati profesija. 12 gadus strādāju ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Tur arī tu uz katru mājiņu brauc, tu nezini, vai tu no rīta brauksi uz mājām. Visādi var gadīties. Drosme sākas ar kaut ko pavisam vienkāršu. Tas ir drosme paskatīties sev acīs, ieraudzīt sevi tādu, kāds tu esi. Bez tā, ka tu sevi tur izskaistini vai piekarini kaut kādas nozīmes. Tas ir apmēram tā, ka tu vari būt tīzlis, bet piekarināt nozīmi, es vadu lielu uzņēmumu. Vai es esmu skolas direktors, vai man ir sieva un 3 bērni, es par viņiem atbildu, tāpēc esmu nozīmīgs šī pasaulē, vai es esmu garīgais skolotājs, vai es esmu kaut kāds rakstnieks pasaules apceļotājs. Viegli piekarināt, bet ir jāierauga nevis tāds caur piekarinātām nozīmēm, bet īstenība, kāds tu esi, kāds tu esi. Īstenība viņa ir vienkārša. Tu esi cilvēks, es esmu cilvēks. Un no tā, kā es pret sevi attiecos, tieši tā pret manīm attiecās apkārtējā pasaule. Protams, var ļoti ilgi skatīties spogulī. Ieteiktu jums kādreiz aiziet tādā cīņas sporta zālē vai baleta studiju zālē, kur ir spoguļu sienas. Un tā objektīvi, kad jūs esat ieguvis, paskatīties, kā jūs kustaties, kā jūs ejat, kā jūs turat plecus, muguru. Nofilmējiet sevi, paskatieties, ieraugiet, bez piekarinātām nozīmēm. Patīk? Ja patīk, nu tā ir, te jūs esat unikāls vienkārši. Katram ir kaut kas, ko uzlabot. Redziet, mēs esam šeit ielieti avatarā. Es izjūtu šo ķermeni kā skafandru, piemēram, kurā es esmu ielikts. Man par viņu ir jārūpējās, es nevaru uz viņu vienkārši, kā saka. Bet es viņā esmu ielikts. Man Dievs devis no zemes ķermeni, lai 3D realitātē mana dvēsele varētu atrasties un iedarboties. Bet, lai es sevi varētu saturēt, man nav jāiet pie kaut kādiem skolotājiem un jāklausās, kā dzīvot. Es ieraudzīju spēli no augšas. Kā es šeit pārvietojos pa zemi, kā es eju. Tas ir kā tu pie datora ekrāna liela esi un redzi sevi kā avataru, kur tu esi ieliekts. Tur, kas tu esi dvēseles plānā, tu, protams, esi kaut kas lielāks, kaut kas skaistāks. Bet tu esi ieliekts tāds, kāds šeit esi. Gribās to skaistumu no turienes nolaist šeit šī 3D ķermenītī. Kādam sanāk mazāk, bet
katram var sanākt labāk. Un nav svarīgi, kad tu attopies 30 gados vai 50 vai 20. Un tad, kad tu sev no augšas pasaki, tu ieraugi sevi šeit uz zemes un saki, nav labi. Nav labi, tad kā uzlabot? Prakses kaut kādas taisīt. Un es sapratu, ka uzlabojums ir viens. Atgūt drosmi, ko zināmā mērā mums atņēmuši vecāki nolaupījuši. Bet viņiem arī tā laupīts ir un tā nepārtraukti notiek. Dzīvnieku pasaulē putns vai bērns, kā saka, pieaug un viņš tiek palaists pasaulē dzīvot. Cilvēks ir tāda suga, kur vecāki bieži vien nododa savus priekšstatus par dzīvi un savas bailes. Viņi ne tikai iemāca tur, tīģeris iemāca tīģerēnam medīt. Putns iemāca putnēnam lidot. Vecāki nodod savas bailes un kompleksus vēl līdz pie tā. Un tad, lūk, no šī mums ir jāatbrīvojās. Un tas ir jāizdara ļoti, ļoti maigi. Varētu teikt, mums vajag savu mammu nomest no vilciena un tēti arī. Bet izdarīt to maigi ar cieņu, pateicību un mīlestību. Tā kā, ziniet, tā kā tu kļūsti no atkarīgā, kur tevi savieno ar taviem senčiem, tāds kā barošanas pavediens slimnīcā, caur kuru pulsē neredzama enerģija, bet viņa ir. No vecākiem tā enerģija iet nost, un pat cik viņi atdod savu jaunības spēku, pa tādu enerģijas saikni saviem bērniem, dēliem un meitām, viņi kļūst par veciem tīzliņiem, par tantēm un unkuļiem. Bērni saņemot šo enerģiju, viņi kā saņem enerģiju vairāk, bet viņi saņem ar to enerģiju, to vecāku bailes, šaubas, aizspriedumus. Un viņi, varētu teikt, nes līdzi visu šito te, kas ir sakrājies. Mēs sakam, kāpēc Latvija ir tāda, vot skatieties, mēs tur kalp dzimcilvēki, bija dzimbūšana, vēl tur kaut kas. Nu, vienreiz mēs esam tanī paaudzē, kad mums tas ir jāpārgriež. Varbūt kāds domā savādāk. Tas nenozīmē necienīt savus senčus. Tas ir, pat ja māte ir dzērāja vai jebkas, viņa ir tava māte, tāpēc, ka tu ar viņu esi nācis pasaulē. Bet tanī pašā laikā, tikko tu pieaudz, viņa pāriet drauga kategorijā. Tas ir abās pusēs, saprotiet? Zvērs dabā pieaug, un viņš nav vairs bērns tam mātei, tēvam, bet viņš ir patstāvīga vienība, ar kuru viņam māte un tēvs ir medību teritorijas vai areāla konkurenti, saprotiet? Tā nav necieņa, viņš vienkārši attiecās kā pret līdzīgu. Un tad, ja šī attieksme ir kā pret līdzīgu, saprotiet, lai parasts piemērs, tēvs pieaug, un dēls ieiet biznesā, un viņš redz dēlā konkurentu, pret kuru izturās ar cieņu, viņš viņu neuzmetīs. Un dēls neuzskata neko sliktu, ja viņš pārspēs tēvu un darīs to labāk nekā tēvs un uzvarēs konkurences cīņā, kaut arī viņš arī viņu ciena. Un tā ir tā miedarbība, kas nepadara vājākus ne vecākus, ne bērnus. Daba mums to parādījusi priekšā ir. Putni lido. Putnēns nelido pakaļ saviem vecākiem.
Tāpēc, ka viņš ir piedzimis no olas izšķīlies tieši viņu ligzdā. Un tagad pie galvenā. Tātad ar visam, ko jūs šeit ejat. Patīk, nepatīk. Pats galvenais, ar ko sākas drosme, es teicu, ne ar karošanu, bet ar patiesumu. Atgūt patiesumu. Kad mēs sevi patiesi ieraugam, mēs ieraugam arī maskas, kuras mēs valkājam. Un šīs te maskas ir jātīra nost. Un notīrīt viņas var tikai runājot to, ko tu domā. Protams, no sākuma vajag padomāt, vai tu domā to, ko tu domā. Mums vēl tur ir 2 aizskari. Mēs runājam. Un sakam, mēs runājam patiesi, bet mēs nerunājam patiesi, jo mēs domājam ne to, ko domājam, un jau domās nodarbojamies ar pašapmānu. Un tad šo pašapmānu izsakām uz āru. Tā arī nav patiesība. Un kāpēc sievietes ir drosmīgākas? Tāpēc, kad normālai sievietei 2 reizes mēnesī ir histērija. Nu, kaut kāda, dažai maigāk izpaužas, viņa vienkārši sliktā noskaņojumā burkšķus vīru, cita kaujās, cita rauda, cita vēl kaut ko. Vismaz tāpēc viņas ir patiesākas. Un tad, kā saka, es, kad par konsultantu strādāju, man atnāk viens vīrs un saka, jūs zināt, man ar ģimenes attiecībām viss kārtībā, man sievai nekad histēriju nav, viņa ir vienkārši lapuška. Es viņam saku, tev ar ģimenes attiecībām, tāpēc viss kārtībā, ka tu neesi vīrietis, tu esi bebis. Tava sieva dzīvo ar lielu bebi. Sievietē arī netaisa bērna priekšā histērijas, jo bērns nevar iznest viņas emocijas. Ja vīrieša priekšā sieviete savas emocijas nevar izlikt, tad vīrietis ir bērns viņai, nevis vīrs. Bebis. Tā kā, ja kādam tur mīļotā sieviete, kā saka, reizi mēnesī, kā lai to pasaka, iet ārā emocijas pa pieskariet, un viņa viņu sunī kā pēdējo kretīnu, tad viņš ir vismaz pieskaitāms pie mužikiem, nevis pie zīdaiņiem. Tātad, atgriežamies pie šīs patiesības. Ar ko tad sākt? Lai atgūtu drosmi. Sākt ar to, ka tu netēlo. Netēlo labāku nekā tu esi, netēlo attieksmi. Un tu tur uzreiz, kad tu netēlosi attieksmi, tev jāsaka cilvēkiem, ko tu jūti, ko tu domā. Jā, jāsaka. Jāsaka pilnīgi viss, ko tu domā. Un tad tu teiksi, mani tak visi atgrūdīs, es iešu pa dzīvi, lamājot visus par kretīniem un sūkām, jo viņi visi ir idioti un muļķi. Nē, šeit es tevi noķēru, es pateikšu. Ja tu tā par viņiem domā, tad tu pats tāds esi. Tātad tev ir jāsaka patiesība. Melot tu nedrīksti. Bet, lai teiktu patiesību un atgūtu savu drosmi, tev cilvēki ir jāredz kā labi, jo tu nevari samelot. Ja tu viņu redzi kā maitu un neko laba viņā neredzi, tad tev ir pēc principa tas viņam jāsaka acīs. Bet tu to nevari. Tad ieraugi viņu savādāk. Un nav tur nekāda 3. varianta, 4. Tikai šie 2. Vai tu pasaki kretīnam, ka viņš ir kretīns, vai ieraugi, ka viņā ir kaut kas labs, un viņš tavās acīs nav kretīns. Tikai tas ir vienīgā metode, kā var izlabot visu to, kas notiek. Visu šo te pēctecību. Protams, ideāli. Pēc tam tu sapratīsi, teiksim tā, kad pēc tam tu sapratīsi, ja tu mēģināsi teikt patiesību un kļūsi nepanesams sabiedrībai, tu sapratīsi, ka tevī ir problēma ļoti liela. Jo, ja visi apkārt ir nožēlojami sautīgi, skopi, alkadīgi un vēl kaut kādi un aprunā viens otru, tad jautājums ir tev. Ja tev visi apkārt ir tādi,
Kā tu šos cilvēkus radīji savā realitātē? Tu nevari radīt neko savā realitātē tādu, kas nav tevī. Tātad viss tas, kas ir viņos, tas ir tevī. Viņi vienkārši atspoguļo tavas īpašības. Ziniet, cik interesanti paklausieties kaut kur no malas, kad cilvēki aprunā kaut kādā draugu pulciņā, 3 aprunā kaut kādu neesošu. Katrs no viņiem stāsta par sevi. Jo viņš nevar ieraudzīt to, kas nav viņā. Saprotiet, redziet, kas par lietu šeit par tām dzimumu novirzēm bija. Redziet, normāls vīrietis, viņš iet pa ielu, viņš nekad neatpazīs netradicionāli orientētu vīrieti. Bet netradicionāli orientēts, viņš atpazīs savējo. Tāpēc, ka tas ir viņā. Un tas ir pilnīgi ar visām īpašībām. Un tātad, ja tev nākas kultivēt patiesību un visiem teikt to, ko domā, tad tev nav cita varianta, kā ieraudzīt cilvēkus savādāk. Tad, ja tu tādu solījumu esi devis, tev nāksies mainīt savu, ja tu esi radījis vidi, kur apkārt ir baigie kretīni, tev nāksies mainīt to vidi. Tev nāksies aiziet no tēva mājām, ja tevi vecāki ir alkatīgi skopi un latvieši tā pašā nepatīkamākajā šī vārda nozīmē. Tev nāksies aiziet no kolektīva. Daudzi saka, tur Covid daudzi no darba atlaida. Tie cilvēki, kuri aizgāja no kolektīva, viņiem jau sen vajadzēja no viņa aiziet. Vienkārši Dievs skatās, jūs redzat patiesību, nepasakat. Jūs redzat, ka visi pārdodās, pielien, izglaimo. Bet turpinat strādāt. Ja jums nepietiek drosmes aiziet pašiem un pieņemt patiesību, es uztaisīšu Covid pandēmiju un jūs atlaidīs par nepotēšanos. Dievs jau visu redz. Un tā tad ir tāda lieta, kad, ja jūs kaut ko darat, tas, ka Dievs redz, un jūs nezināt, vai darat pareizi, es, piemēram, tagad nezinu, vai daru pareizi, es saku, ka Dievs mani redz. Man, protams, ir svarīgi, es nevaru melot, man ir svarīgi, ko jūs padomājat. Man ir pilnīga pateicība šitam džekam, stāvi tu tur. Man šķiet, ka tu mani klausies, un es priekš kāda runāju. Kaut arī es nesaku, ka citi neklausās, bet tas vienmēr ir prikolīgi. Tu vienmēr atrodi kādu, kas klausās un runā. Un tātad prakses visas ir šeit apziņā. Un mēs šeit atrodamies, mēs esam blada runneri, skrienošie uz naža asmenes. Mēs šeit atrodamies vienmēr starp divām galējībām. Un, lai Dievam nevajadzētu mūs piespiest ar varu kaut ko labu darīt vai pilnveidot sevi. Ar varu viņš māk piespiest, ne tikai caur Covid pandēmijām, nodokļiem. Viņš ieliek, viņš saka, saprotiet, jūs viens otru dēļ santīmu drātējat. Davai, ka es jums iemācīšu kaut kā jums lai iemāca. Uzlikšu nodokļus, ka jums 80% nodokļos būs. Varbūt tad jūs sāksiet viens pret otru attiekties nekā santīmu pisēji. Un tātad, ja nekādi cilvēks nesaprot, Dievs saka, ok, es tev iedevu skafandru, caur skafandru tevi arī mācīšu. Sāk kaut kas sāpēt, pēc tam krabis vai vēl kaut kas izrādās. Cilvēks skrien pie ārstiem un meklē, kā ārstēt skafandru. Bet cilvēks patiesībā meklē, kā ārstēt skafandru, viņš bēg no galvenā. Dievs viņam grib ielikt kaut kādu domu. Viņš savādāk Dievs nevar to domu aiznest. Viņš ņem viņu caur ķermeni, spiež uz viņu. Cilvēks atrisina to domu, dod pareizo atbildi, Dievs pārstāj spiest. Cilvēks, nedomājot, par ko viņš ir slims, viņš sāk tikai ar ķermeni ņemties un sargāt. Viņš cīnās ar Dievu. Paklausies, zināmā veidā, saprotiet, tur ir teikts,
Bez manas gribas mācis no galvas nevienam nenokritīs. Jūs tiešām iedomājaties, ka kāds var saslimt ar kaut ko bez Dieva to slimības. Nevienmēr sliktas. Kāds darbaholiķis pārstrādājies, Dievs saka, davai es te ORZ paguli nedēļu mājās. Bet bez iemesla nekas nevar notikt. Un tātad, šī blāde runa ir, lai Dievs mūs negrūstu, vienmēr ir starp divām galējībām, starp kurām mums jānoturās. Viena no tām ir brīvība, un otra no tām ir atbildība. Tas praktiski ietver pilnīgi visu. Ja tu izliecies vai melo, vai esi nepatiess, slēp kaut ko, tu kultivē sevī bailes, un rezultātā tu noliec sevī mīlestību. Tanī pašā laikā, ja tu saki visu, ko domā, visu, kas tev ienāk prātā, tu kultivē visatļautību, un kaut kādā veidā tev nav nekādas atbildības pret apkārtni, pret visu pārējo, kas tev apkārt ir. Es tā redzu, es tā maunu. Un viņas tās daļas, viņas ir ļoti, ļoti blakām. Tev, piemēram, bērns sadusmo, un tev viņam jāpasaka kaut kas skarbs ļoti. Un tanī pašā laikā tu zini, ka tu viņam nodarīsi pāri, pasakot, kā saka, to skarbu, bet tev tas ir jāpasaka. Vai cilvēkam, kurš kaut ko sliktu ir izdarījis vai nav veicis pienākumu, ir jāpasaka, lai viņš saprastu, kas viņš ir. Bet tanī pašā laikā tu vari pazaudēt draugu, vari pazaudēt firmas darbinieku, vari pazaudēt bērnu uzticību uz visiem laikiem. Bet tev tas ir jāpasaka. Un tev, lai to pateiktu, tu vari pateikt visu. Tev nav jābūt personīgai attieksmei. Neviens nav aizvainojis personāli tevi. Tātad bērns, kurš izdarīja palaidnības vai kaut ko, vai marihuānu sāka pīpēt, vai Rimī kaut ko nozaga, saprot, un viņa policija atveda. Viņš neizdarīja to kā apvainojumu tev, lai tevi ierieptu. Viņš to vienkārši izdarīja. Darbinieks, kas sadirsa tev instrumentu, iedomājieties, tev kolhozs piedara, viņš tur sadirsa traktoru, pļaumašīnu. Tev viņam tas ir jāpasaka. Jo viņam ir jādzina taisnība par to, kāds viņš ir darbinieks. Bet tanī nav jābūt iekšā personīgai attieksmei, jo šeit ir viena lieta. Kad mēs runājam taisnību, patiesību kādam sakam, mēs sakam to patiesību tā, kad ne jau mūs viņš ir aizskāris. Saprotiet, galvenā problēma, ka mēs visu attiecinam uz sevi. Atnāk vīrs mājās no darba, un viņam tur ļoti grūta diena bijusi, un kaut kas tur nobrucis ir. Sieva domā, ka vīrs dusmīgs tāpēc, ka viņa vakariņas slikti uztaisījusi vai kaut kas ar viņu saistīts. Un tā tālāk. Cilvēkiem mums ir jāierauga, ka cilvēki viļņojas emocijās, bet mēs viņu emocijas attiecinam uz sevi, un tāpēc mums nākas izlikties. Ja mēs saprotam to, ka tās ir vienkārši viņu emocijas, viņu iekšējā pasaule, pasarg Dievs, katrs dzīvo savā individuālajā pasaulē, savā realitātē. Es tavā realitātē, meitenīt, esmu tikai figūriņa uz bildes, nekas vairāk. Un tu manā realitātē arī neesi nekas vairāk.
Un pārstājam vienreiz melot, kad mēs gribam izlikties, kad mēs viens otram kaut ko nozīmējam. Tāpēc arī mūs aizskar otrs. No sākuma jāatzīst, ka viss, ko mēs darām tikai dēļ sevis un priekš sevis. Un tas nav nekāds grēks. Kā tu vislabāk vari izdarīt priekš citiem, kas ir tev apkārtēji? Pacel sevi labākā kvalitātē un visiem, kas tev apkārt, paliks labāk. Izdari to priekš sevīm. Nē, es dzīvoju priekš ģimenes, redziet, strādāju priekš bērniem, raujos priekš bērniem, pieciešu, ka man dirš uz galvas, tāpēc, ka man ir ģimene un es dēļ viņiem ziedoju savu dzīvi. Es esmu labs, mani uzņems paradīzē. Nē, tevi neuzņems paradīzē dēļ tā. Lieta ir tāda, kad, kā man to pateikt? Tu nevari izvilkt nevienu slīkstošo, kamēr pats neesi iemācījies peldēt. Nekad. Lidmašīnās pie skābekļa maskām ir rakstīts, vecākiem no sākuma uzvelciet paši sev maskas un pēc tam uzvelciet bērniem. Tātad cilvēks grib izlikties, pārstāj izlikties, ka tu rūpējies par otru vairāk nekā tu īstenībā par viņu rūpējies. Tie arī būs atbrīvošanās no meliem. Un tad tu spēsi, kā saka, būt patiesi, otrs to novērtēs. Otram cilvēkam ir viena tāda lieta, kad vīriešiem zināšanai. Sievietes jūt, kad viņām melo. Jūs varat dežūru frāzes nerunāt, viņas zina, kad viņām vienkārši lej čugunu. Nevajag. Un kaut kādā mērā tāda kādreiz tev pasaka kaut ko, kā saka, nepatīkamu. Ar sievietēm tāds mehānisms darbojas. Viņām viss, kas viņām ir pateikts, nepatiesi. Viņām uzkrājas, kā neatbildētie jautājumi. Un tad, kad tā krūzīte ir pilna, tad viņa paņem to krūzīti un izlej tev uz galvas. Neatbildētos jautājumus. Vēl viena lieta, ka tu nemelo. Tagad es par neizlikšanos teicu. Tu izrunā līdz galam visu, par ko sāc runāt. Divi cilvēki runā, ir kaut kādi jautājumi, kur tu vienkārši aizēji. Ir kaut kādas tēmas, kur šeit ir normāli. Mēs varam runāt, varam vienoties, ja tur nelien, tur ir sāpīgi, tur nevajag labāk. Un mēs kaut kā novirsam. Un domājam, ka tas nav nekas slikts. Mēs jau ejam uz sadarbību, uz saprašanos. Kultivēt patiesību nozīmē, ka, ja tu kaut ko runā, tu izrunā līdz galam. Jo lieta ir tanī, kad neizrunāta līdz galam tēma vai līdz galam neizrunāta saruna, tas ir kā nepabeigta operācija, tad labāk nerunāt vispār. Iedomājieties, jūs risinat kaut kādu konfliktu vai ģimenes problēmu, un tur, ziniet, jo tālāk mežā, jo vairāk malkas. Jo, kad tu sāc vienu konfliktu ar cilvēku risināt, pavelcais pavedienu, tur vēl cits nāk ārā. Bet, ja tu to esi sācis, tad vajag līdz galam. Iedomājieties, ķirurgs sāk apendicīta operāciju, viņš tur visu, tālāk būs sāpīgi, es atstāšu kā ir. Un tas ir beigu sākums. Tad labāk nesākt sarunu, ka neesi gatavs. Arī mēs bieži vien sākam sarunas, tāpēc, ka jārunā kaut kas ir. Tāpēc, kad, ja es nerunāšu, tad padomās, ka es kaut ko sliktu domāju. Atkal tu kaut ko attiecini uz sevi. Patiesībā cilvēki, pats interesantākais, ziniet, ko es novēroju kā gaišreģis, kad man uznāk gaišredzības fāzes. Es skatos, kā saka, viesībās, īpaši kāzās vai bērēs, man ļoti patīk bēres un kāzas. Un tādi cilvēki, kas tur viesi sapulcējušies, radinieki,
Viņi cenšas kaut kā tā smuki pateikt un smuki izteikties un komplimentus pateikt, jo viņi domā, ka citi par viņiem domā, kā viņi tur labi vai slikti izturās. Īstenībā katrs domā par sevi. Viens cenšas skaisti izteikties, lai patiktu apkārtējiem. Tie apkārtēji aizņemt ar savām domām par to, vai gludeklis izslēgts, un pat viņa skaisto izteikšanos pat nepamanīja. Bet ja viņam to pateiks, tad viņš apvainosies, kā tā mani ignorē. Kas tu tāds esi, lai tevi neignorē? Robijs Viljams vai Einsteins? Saprotiet, otrkārt ir tāda lieta, kad mēs negribam atzīt to, kad es vēlreiz saku, ka mēs neesam tik svarīgi, kā iedomājamies. Mēs ļoti apvainojamies, kad mūs ignorē, piemēram, mēs kaut ko sakam, mūs nedzird. Es, piemēram, dotajā brīdī, man patīk, man ir cilvēks, kas neignorē, ka es klausos. Viens ir, man pietiekoši rekurvā meitene. Bet mums ir ļoti būtiski, lai pasauli mūs sadzirdētu. Pasaulē mēs esam vispār pilnīgi mazas vienības. Un, lai pasauli mūs sadzirdētu, vajag vienkārši būt patiesam. Redziet, ir daudzi cilvēki, kuri bez nekādiem, kā saka, resursiem ir atpazīstami, kaut ko sasnieguši, kļuvuši slaveni, bez nekādas aizmuguras. Tāpēc, ka viņi ir īsti, viņiem pa īstam ir patiesība, ko pasaulē ienes. Tas, ko viņi nes, ir 100% patiesas un īsts. Lielākā daļa, kāda zīme laba stārķa atlidoja, lielākā daļa mūsdienās viņi vienkārši tiek tiražēti un finansēti. Jo dotajā momentā mēs esam pašā lejupslīdes momentā, kur sāku, ka tiek finansēti un uzturēti ļoti daudzi, kas palielina cilvēces kopējās masas degradāciju. Un, lai mēs nodegradētu, tiek daudz naudas iegūst. Lieta ir tāda, kad saka, ka militārajā rūpniecībā tiek bagātie pasaules cilvēki ieliek daudz tur naudas ieliek. Nē. Visvairāk naudas uz šīs pasaules netiek ielikts ne ieročos, ne narkotikās, ne farmaceitikā. Visvairāk naudas tiek ielikts projektā cilvēces debilizācija vai degradācija. Lai to izdarītu, vajag vienkārši par frontmeniem nofinansēt cilvēkus, kas ir pilnīgas viduvējības. Nevajag pašus pēdējos. Tie, kas ir paši pēdējie, no kaut kāda gala ir pirmie. Bet tīri un pilnīgi viduvējības vajag izvilkt kā frontmenus, un tad sabiedrība novienādosies, tā tas strādā. Jo viņi domās, ka tas ir kruta. Un mēs pamazām nonākam pie galvenā, kā saka, pamatjēdziena Tolteku tradīcijām. Šīta dzīve ir ceļš. Es sapratu, ka es eju pa ceļu. Man ļoti gribās, daudz ko gribās. Noiet viņu tā, lai viņš izskatītos daudz maz sakarīgs. Lai man dzīves ceļš neizskatītos pēc tā, ka es esmu kaut kur apmaldījies, blandījies mežā, nesaprotot, ko es daru. Lai viņam būtu kaut kāds musturs, tas ir pēcticība, kur nākamais notikums balstās uz iepriekšējo un tā tālāk un tā tālāk. Lai viņam būtu dažādība. Jo lieta ir tāda, ka iedomāsimies, es nomiršu un mana dvēsele gribēs paskatīties. Viņa paskatīsies filmu par dzīvi. Un ja tādā filmā būs tikai 1 vai 2 sižeti, ko tur skatīties? Iedomājieties filmu, kur šitā te pāpli viss griežās kā murkšķi dienā. Tad es arī tādu dzīvi negribu. Es gribu, lai viņa būtu skatāma, bet viņa būtu dažāda. Ko es vēl gribu?
Es gribu nonākot pie nāves sliekšņa, lai nebūtu mīziena. Tad, kad to var panākt tikai vienādi. Kad tu vienkārši esi darījis visu labāko, ko tu vari darīt katrā momentā. Pašu labāko tanī momentā, kurā tu vari. Es jums ieteikšu vienu, kā saka, es esmu daudzreiz kritis dubļos ar seju, bet labākais, ko var izdarīt, ja tu jūti, ka tagad tu kritīsi, ka tagad tu sataisīsi sūdus, un tagad tu rīkosies kā pilnīgais kretīns, lūdzu, krīti mērķa virzienā. Var krīst, bet mērķa virzienā. Un tad tālākais, pie kā tu nonāc. Tu nonāc pie tās lietas, ka tu saproti to būtību, ka dzīve no nāves nav atdalāma. Un ka tu iedomājies, kad es tagad izlasīju, kad ilgdzīvošanai pagarinās dzīvi, izdomās tur nemirstības tabletes, vēl kaut ko. Cilvēks mirst ne tāpēc, ka ķermenis nokalpo. Cilvēks mirst tāpēc, ka normālam cilvēkam emocionālā psihe ir uz 72 gadiem. Ja cilvēks dzīvo pilnīgi pilnu dzīvi, tad vairāk par 72 viņš vienkārši emocijās neiznesīs. Viņam trauks pārpildīts līdz malam, viņai nav kur pieredzi ielikt. Tā ir pieredzes emociju, sajūtu pārbagātība. Tur nevar ielikt, vienkārši no tās pārbagātības. Cilvēkam viņš nevar paildzināt laiku ne dēļ ķermeņa, dēļ apziņas ietilpības. Lieta ir tāda, ka ja mēs palielinām apziņas ietilpību, varbūt mēs dzīvojam ilgāk ar apziņas ietilpību vissvarīgs. Ziniet, kāpēc cilvēkiem ir vecums un slimības? Būtībā cilvēkam katram ir nolikts, es esmu pārbaudījis, zinu, katram ir nolikts tikai 2 nogriežņi dzīvē. Piedzimšanas moments un nāves moments. Un būtībā ideālā variantā mums visiem vajadzētu nomirt tā, eju pa ielu, hop, un turpat arī nokrit uz soliņa, apsēdos un beigts. Visiem. Nu vai traģiski, kāds grib karā nomirt, ok, viņam zdings ienāk, viņš aiziet tur šauteni un lodi pierēsaņot. Kāds grib no narkotikām nomirt, pašnāvību iztaisīt, ir dažādi pašnāvības veidi, alkoholisms, narkomānija, vēl viss kāds, bet tā ir pašnāvība, vienkārši palielināta. Tāpēc, kad palielināto pašnāvību ir foršāk taisīt nekā ielaist sev lodi pierē, jo tas var būt ne tik patīkami. Palielinātā arī starp citu nav patīkami, bet tas pats vien ir. Tad redziet, tur ir tāda lieta, kad cilvēks baidās no tā, kad viņš nebūs. Pazudīs viss, ego nebūs vairs. Un, lai viņam tās bailes mazinātu, viņam sāk pavājināt ķermeņa un prāta spējas. Jo tas ir vienīgā metode, kā cilvēkam var bailes mazināt. Redziet, tās bailes ir jāmazina, lai cilvēks pilnībā nezaudētu saprašanu. Ir enerģētiskajā plānā tāda lieta, kā nāves momenta šoks. Tātad, lai šis šoks būtu mazāk, cilvēkam ir jāpazemina enerģijas līmenis līdz 20%. Bet, ja baiļu nav, viņam neviens enerģijas līmeni nepazeminās. Tas ir praktiski visas vecuma kaitas izsauc baiļu sindroms cilvēkā. Jo viņam ir jāpazemina enerģētika, lai nāves brīdī nebūtu tik lielas traumas, kas var iečakarēt dvēseli. Saprotiet, tur ir apmēram tā, kad, teiksim tā, traumatiskais moments pārāk liels, ka manis nav, un tur iekropļojas jau augstākā sistēma. Lai tas nebūtu, tad cilvēkam liek novecot un mirt lēnām. Lūk. Jautājumi. Par ko stāsts bija? Stāsts bija par to, kad ir diena, ir zeme.
Jā, es nezinu, vai šī diena ir mana pēdējā, vai rīt ir mana pēdējā, vai pēc 6 gadiem mana pēdējā. Bet viena no dienām mana pēdējā būs. Un es to nezinu. Un dienai ir jābūt labai. Dienai vienkārši ir jābūt labai, līdz lietus vai spīt saule. Tā viss sāks iztaisnoties. Labāka padomdevēja par nāvi nav vispār nekur neatrast. Tas ir pats labākais padomdevējs, pats labākais skolotājs. Viņa augstība, nāve. Un tad, kad tu to līdz galam tāpat nevarēsi saprast, jo tu esi dzīvs un dzīvība jūt dzīvību un tu kusties un viss un kas tur tāds, bet tad paliek otrais. Izskatīties labi vai slikti tu vari tikai priekš Dieva vai priekš tās tavas dvēseles daļas, kas vēro avataru. Ne priekš viena no apkārtējiem tu nevari būt ne labs, ne slikts, jo visi dzīvo savā personīgajā ilūzijā un savos personīgajos priekšstatos par labu un ļaunu. Tā kā atmet to. Otrais ir tā, trešais tāda lieta. Skaties, ko tu dari, domā līdz katram momentam. Jo lieta ir tāda, kad nezot citam enerģiju, netērēt cita laiku. Jo karmas likumi darbojas tā, ka visu to pašu izdarīs ar tevi. Es neesmu ētisks cilvēks. Es vispār smējos par baušļiem un par ētiku. Es vienkārši ļoti skaidri zinu, ka es neesmu sev ienaidnieks, es mīlu sevi. Un tāpēc es zinu ļoti skaidri, ka tas, ko es nodarīšu kādam, to nodarīs ar mani, tāpēc es negribu, lai nodara ar mani, tāpēc es nenodaru kādam. Un ceturtais, ko es arī joprojām mācos, un nekādu nevaru iemācīties, esi atbildīgs par vārdiem. Es dotajā brīdī sarunāju varbūt pat pārāk daudz, atbildību par vārdiem neesmu iemācījies vēl, bet mācos. Tā ir visa tolteku gudrība. Paldies, ka klausījāties!